Esiet sirsnīgi sveicināti, mīļie draugi, šajā sestdienas rītā. Vairāki mūsu baznīcas un arī ārpus tās stāvoši ļaudis man ir vaicājuši, kāds tad ir gan visas mūsu baznīcas, gan mans paša viedoklis par šī brīža aktualitātēm Latvijā konkrēti, tātad, kā saprotat, domājot par nesen Latvijas Saeimas pieņemto lēmumu denoncēt tā saukto Stambulas konvenciju. Un šis ir mans paša viedoklis, kuru gribētu darīt jums zināmu, jo pēc manām domām ar šiem procesiem aizsāktām no abām pretējus uzskatus paudošām pusēm nākošā agresija, patiešām gribētu minēt šo vārdu agresija, vismaz man nav pieņemama. Un arī es saprotu, ka jau jautājums ir par kaut ko citu, kā par to, kā labāk būtu novērst vardarbību, kā labāk būtu cīnīties pret to, jau jautājums ir par kādām politiskām peripētajām. Bet kā mūsu baznīcas uzdevumu šajā brīdī saskata nepieciešamību pēc iespējas mazināt esošo šo konflikta situāciju, kas ir garīgi, dvēseliski uzskatu ziņā starp dažādām mūsu tautas uzskatu paudošām grupām, un šis konflikts patiešām nereti ir jau pārāk bīstami tuvu tam, lai to varētu nosaukt par psiholoģisku vardarbību, gan no vienas, gan no otras iesaistītās puses, un diemžēl brīžiem šķiet, ka šī vardarbības robeža jau ir pārkāpta. Ironiski, ka tas saistās ar kādiem procesiem, kur mērķis taču vismaz sākotnēji būtu bijis tieši novērst vardarbību. Dažādos līmeņos, vai ne? Nav nepieciešams atkārtot tos neskaitāmos apvainojumus, epitetus, kas saistībā ar šo konfliktu izskanējuši no abām pusēm, un tie nevienai pusē īsti godu nedara. Šajā situācijā vismaz man rūp mūsu tautas dvēseli. Līdzībā izsakoties, šis konflikts saistās ar kādām jūtīgām mūsu tautas dvēseles stīgām. Un, kā izrādās, šīs mūsu tautas dvēseles stīgas nevienmēr ir tādā skaistā harmonijā viena ar otru. Baznīcas uzdevums, es domāju, ir ar mīlestību arī uz to norādīt, un norādīt ar mīlestību uz patiesību. Arī Kristus, kā mēs zinām, evaņģēlijā par sevi saka, es esmu patiesība. Bet es uzskatu, ka daļa no varbūt tādām šīs pasaules patiesībām, kas, protams, ir tā vai savādāk saistītas arī ar augstākām patiesībām, daļa no šīs pasaules patiesībām ir šīs, tā sakot, frontes abās pusēs, kurās šobrīd ir dažādu uzskatu paudēji. Un šajā gadījumā vārdu fronte es lieku pēdiņās. Abās pusēs ir Latvijas patrioti, vai ne? Abās pusēs ir arī kristīgi cilvēki, vai mēs to gribam vai negribam atzīt. Abās pusēs cilvēki iestājas pret vardarbību. Bet šajā situācijā pārliecība par tikai to savu vienu pareizo un savu domu biedru viedokli, negribēšanu ieklausīties otrā, šo situāciju neuzlabo, un tikai šī sava pareizā viedokļa uzsvēršana, neieklausīšanās otra cilvēka viedoklī, pretējā viedoklī, un arvien lielākas šķelšanās veidošana tādā veidā ir izdevīgi tikai mūsu valsts, mūsu tautas, kā demokrātiskas sabiedrības ienaidniekiem. Vai mēs to gribam? Jā, es uzskatu, ka Stambulas konvencijas denoncēšana šajā esošajā situācijā, raugoties no dažādiem aspektiem, nebija īsti pārdomāts solis. Es domāju, ka daudz to arī šobrīd atzīst, bet es arī esmu pārliecināts, ka tā vai savādāk bez jebkādām konvencijām ir bijis jānostiprina jau esošie mehānismi, kas pasargā gan sievietes, gan seksuālās minoritātes, jebkāda veida minoritātes no vardarbības.
Vēlreiz, šobrīd šī procesa detaļas ir sāsinājušas sabiedrības sašķeltību. Un arī skatoties atpakaļ uz to Latvijas, tā sakot, politisko skatu, ir jāatzīst arī, ka iepriekš, kad šī Stambulas konvencijas tika pieņemta Latvijā, Latvijas sabiedrība uz to nebija īsti gatava. Tāpat arī politiskā izdevīguma teātra detaļas, ar kurām konvencija tika pieņemta, es domāju, nedara dažiem šī brīža Latvijas politiskiem spēkiem lielu godu. Arī es domāju, ka Saeimas deputātu balsu sadalījums balsojot par šo Stambulas konvencijas denoncāciju, tomēr, bet proporcionāli parāda to vispārējo Latvijas sabiedrības noskaņojumu šajā jautājumā vismaz. Un arī, ja gribam runāt par rietumu un par Eiropas vērtībām, kā mēs to sakām, tad paskatieties objektīvi jāatzīst arī, ka tās jau šobrīd nav tādas monolītas un ļoti skaidras. Vai nav tā, ka mēs ar dažādiem jēdzieniem mazliet par daudz spēlējamies? Jā, vardarbība pret sievietēm un ģimenēs ir jāizskauž. Bet šajā brīdī nepieciešama risinājuma daļa pretī tam ir virzīšanās uz godīgiem kompromisiem starp likumdevējiem un tādējādi arī visā, es domāju, mūsu tautā. Lai kur mūsu mītnes zemes būtu, lai kur mēs dzīvotu, kā savas tautas piederīgie lakmus papīrītis tam, kādi Latvijas patrioti mēs esam. Es domāju, šobrīd ir jautājumi, kas saistās ar Latvijas valsts zemes un tautas ekonomisko, politisko, garīgo attīstību un arī mūsu katra attieksme pret to, kas notiek tepat netālu Ukrainā. Un lai gan vardarbības novēršana mūsu valstī un tautā ir nesaraujami saistītas ar Latvijas tautas un valsts labklājību, drošību, prestižu starptautiskā mērogā, tomēr pats par sevi šis jautājums par Stambulas konvenciju tātad ir šķeļošs šobrīd Latvijas tautā. Arī Latvijas dažādos mēdījos to varam redzēt. Piemēram, šis lēmums translēt Latvijas sabiedrisko mēdīju kanālos, Latvijas radio, Latvijas televīzijā šo 6. oktobra mītiņu Doma laukumā arī, es domāju, raisa jautājums par neutralitāti, par objektivitāti un arī par to, kam tad ir iespēja publiski un skaidri paust un pamatot savus viedokļus, un kam tādas iespējas ir tā nonivelētākas, ja tā varētu teikt. Šo situāciju kopumā, redzot un izprotot šīs situācijas nopietnību, es domāju, arī Latvijas valsts prezidents, kā mēs zinām, ir aicinājis šī jautājuma izskatīšanu atlikt uz nākamo Saimu, kura, kā mēs zinām, tiks ievēlēta nākošā gada 3. oktobrī. Prezidenta lēmums un tā pamatojums ir vērsts uz šiem kompromisu meklējumiem. Es to tā vismaz saprotu, uz tālāk šķelšanās novēršanu, un tādēļ arī esmu pateicīgs mūsu valsts prezidentam par šādu lēmumu. Bet, mīļie draugi, visbeidzot domāsim un spriedīsim katrs ar savu galvu. Katrs darīsim savu darbu un nenovērsīsim uzmanību no tiem jautājumiem, no kuriem pat tiešām ir atkarīga mūsu tautas gan garīgā, gan fiziskā labklājība, atceroties par savu tuvāko rūpēm un raizēm, tiecoties tos atbalstīt kā pašiem sevi. Un, jā, lai vardarbība jebkurā līmenī gan mūsu tautā un valstī paliek pagātnē, lai Dievs palīdz gan likumdevējiem, gan likuma īstenotājiem vadīties no vislabākās sirdsapziņas. Un viss kopā tieksimies pretī lielākai vienotībai, kā šobrīd moderni teikt, un man šis vārds īstenībā patīk, labbūtībai, drošībai mūsu tautā un valstī. Paldies!